Man dzīvē 96. gadā, kad es pēkšņi pazaudēju savu tēvu, ar kuru man bija tādas īpašas attiecības. Un tad es mēģināju kaut kā ar to situāciju tikt galā. Man pēc tēta bija palikusi tā zemnieka saimniecība pie Talsiem, un es pa dienu braucu vedu pienu tirgot. Un vakaros es tādā jumta istabiņā kaut ko komponēju un rakstīju un cerēju, ka dzīvē kaut kas tur kādreiz sanāks. Un tad tas dzējolis tapa, tad tur tādi pirmie ieraksti, un vēlāk es ieraudzīju kaut kur to hängu, kas ir tāds meditatīvs instruments. Tad pēkšņi Māris Sirmais uzradās ar ideju, ka varbūt vajag to hängu ar kori apvienot, un tais korim kamēr uzrakstīju dziesmu ar to tekstu, ko es biju tētim veltījis. Jā, un tā dziesma, mēs aizbraucām uz Krieviju, Nižņī Novgorodā, un mēs viņus koncertā spēlējam. Pēkšņi koristi sejas izmainās, un tur vesela rinda ir atbraukuši no Sibīrijas kaut kā tur šamaņi. Un vienkārši vienā brīdī viss tā rinda pieceļās kājās un tur rokas pret debesīm. Un tie koristi, protams, tādi skati nekad nav redzējuši. Un